Labdien! Es esmu Ivars Šmits, 20 minūšu attālumā ar velospēdu braucot no šīs vietas, tas ir no Nordea, tepat Valdemāra ielā. Un es esmu Nordea Finance, jeb Nordea Leasing vadītājs, un es esmu arī Nordea korporatīvās sociālās atbildības sadaļas daba vadītājs. Un tāpēc šodien vēlos jums pastāstīt, kā mēs Nordea veicinām zaļo dzīvesveidu ne tikai mūsu darbiniekiem darba laikā, bet arī mudinām viņus dzīvot zaļi un veselīgi ārpus darba laika. Mazs ieskats mūsu Nordea korporatīvās sociālās atbildības kartē, kur mēs esam salikuši tās atbildības jomas, un ieskicējuši tos darbus, un tos uzdevumus, kurus mēs veicam, lai mēs būtu sociāli atbildīgi un arī videi draudzīgi. Šeit ir sadaļas uzņēmums, sabiedrība, biznesa vide, un tās ir sadaļas, par kurām atbildīgi citi mani kolēģi, kas arī veicina šo te korporatīvo sociālo atbildību. Un šeit ir arī šī dimensija daba, kuras mērķis ir saudzēt un lolot apkārtējo vidi, domājot par rītdienu, un to mēs panākam caur efektīvu resursu izmantošanu, un, kā jau minēju, arī mūsu darbinieku aicināšanu pievērsties zaļam un veselīgam dzīvesveidam. Sīkāk par korporatīvo šo te atbildību daba, lai nebūtu tā, ka mēs tikai runājam vai uzliekam uz papīra, bet lai būtu arī skaidri darbi, lai izvairītos no tā sauktā, kas pazīstams pasaulē pa greenwashing, ka tikai runā un neko nedara pa zaļām lietām, tad šeit mēs uzlikām savus nospraudām mērķus un pievērst uzmanību un likt aizdomāties par to savu ietekmi uz dabu, par to savu, kā mūsdienās viņi sauc par to pēdu, ko es atstāju dabā, informēt un izglītot darbiniekus par to, kā viņi ikdienā darbā tiešām var ietaupīt resursus, arī esot birojā, kur ir sēdošs darbs, kā tomēr var kustēties vairāk un savākt šos 10 000 vai varbūt vairāk soļus, mudināt pievērsties zaļajam dzīvesveidam arī ārpus darba un veicināt interesi par sporta aktivitātēm, kas, protams, arī ir kaut kas vairāk un ārpus darba laika, tāpat laikā arī saliedējošs faktors kolēģiem. Kopīgi atklāt velo sezonu, jo esam pievērsušies velo dzīvesveidu popularizēšanai, par cik mums jaunā Nordea biroja ēka atrodas blakus arī veloceliņam un esam izveidojuši infrastruktūru pielāgot velospēdiem. Un kopsumā vispār mācīties taupīt resursus un aizdomāties par to, kā mēs pārvietojamies, kā mēs lietojam papīru, ūdeni un citus resursus. Ja mēs runājam par konkrētām darbībām, par konkrētiem darbiem, tad apņemšanās siena bija, viena no lietām, ko mēs ieviesām, un šīs nodarbes, šīs aktivitātes ir mūsu Nordea zaļās nedēļas ietvaros. Šo te zaļo nedēļu mēs uzsākām pirmoreiz pagājušajā gadu, un šogad mēs viņu turpināsim. Un tā ir tā kā viena nedēļa, kad mēs tiešām nokoncentrējamies, tāds kā grūdienis, mēs atgādinām par šīm lietām darbiniekiem ar mērķi, ka tas ieiet viņu dzīvesveidā, viņu sadzīvē arī visu gada garumā. Apņemšanās siena, tā bija tāda siena, kur katrs darbinieks varēja uzrakstīt savu apņemšanos, dzīvot videi draudzīgi, zaļi un arī sportiski. Interesants bija izaicinājums Esi zaļš, kur varēja izaicināt kolēģi veikt kādu videi draudzīgu vai sportisku nodarbi, un pēc tam, ja viņš vai viņi ir to veicis atbilstoši tam, kā es biju iedomājies, tad uzdāvināt piespraudi. Bija mums darbinieki, kuriem bija vairāk 10 piesprauži, bija tādi, kur bija palikuši bez piespraudēm, jo katram darbiniekam bija iedot vienu piespraudu, ko viņš kādam citam var sniegt, kā šo te izaicinājumu.
Šis ir mans turpinājums, un es esmu nākošais aiz iepriekšējā, tā kā lūdzu. Lūdzu. Es stāstu par Nordea zaļo nedēļu. Jā. Lūdzu. Sveiks. Labdien. Iespējams, es pātri sāku, bet jūs neko īpaši daudz nesat nokavējuši. Rezultāti vēl ir priekšā. Labdien. Nu, lūk, tātad. Jau minēju velo sezonas atklāšana. Ja nemaldos, 3 gadus atpakaļ mēs iegādājāmies pirmos velosipēdus, korporatīvos velosipēdus. Ideja nāca no pašiem darbiniekiem, no tiem, kas brauc uz darbu ar velosipēdiem ikdienā. Un izveidojām arī velo novietnes gan darbinieku velosipēdiem, gan šiem korporatīvajiem velosipēdiem. Un, jā, mēs katru gadu atklājam pavasarī velo sezonu, tādējādi mudinot darbiniekus izmantot aktīvi arī velosipēdus ikdienā. Piemēram, vakardien es braucu uz Leasinga asociācijas sēdi šeit, šajā ēkā, tāpēc es zinu, ka 20 minūšu laikā šos 3,5 km no Nordea līdz Svetbankai var veikt, lielāko daļu pat pa veloceliņu. Tā kā velo sezonas atklāšanā ir tas viens no grūdieniem šīs zaļās nedēļas laikā. Tad mums ir bijušas arī lekcijas par drošu velobraukšanu, jo, ja jau mums ir korporatīvie velosipēdi, tad mums ir jāmāca arī darbinieki, kā ar viņiem pareizi un atbildīgi braukt, gan lai viņi saudzētu sevi, gan lai arī tomēr rūpētos par Nordea zīmolu, jo uz velosipēdi tomēr ir apzīmēta Nordea un agresīva braukšana nav pieļaujama ar Nordea velosipēdiem. Bērnu sulu rīts mums ir bijis, kad darbinieki no rīta atnākot uz darbu var nodzerties vienu gardu glāzi bērnu sulas, un kā arī katru gadu piedalāmies zemes stundā, izslēdzot visas gaismas, un par to arī stāstot darbiniekiem un mudinot viņus arī to darīt šajā dienā savās mājās. Kāda tad bija mūsu rezultāti šīm te nodarbēm? Lūdzu. Mēs pievērsām uzmanību eko jautājumiem, un mēs redzam, ka aizvien vairāk darbinieki tiešām paši nāk arī ar savām idejām un iniciatīvām šajā eko un zaļā dzīvesveida veidošanā Nordejā. 20% no darbiniekiem dalījās ar citiem ar savām apņemšanām, kad jau šīs te sienas un saņēma arī uzslavas no pārējiem kolēģiem. Kāds, kas varbūt apsolījies, neizpildīja arī nopēlumu saņēma, bet to es tik labi neesmu informēts. Piedalījāmies, viena ceturdaļa piedalījās zaļā stafetē, un jā, mēs saņēmām pozitīvus atsauksmes no kolēģiem. Nebija tādi, kas teica, ka šis ir kaut kas tāds, kas nav vajadzīgs un priekš kam mēs tam tērējam laiku. Un ļoti būtiski, jā, ka pēc diskusijām par sporta iespējām darbinieki pieteicās sporta aktivitātēm, ko piedāvājam uzņēmumā. Tātad šeit pierādījās tas, ka tomēr arī mūsdienās ne tikai ziņot intranetā, teiksim, par mūsu basketbolu komandu, par mūsu velo komandu, bet arī tiešām sanākot kopā, uzaicinot uz nelielu tādu pārunu un pastāstot klātienē, teiksim, velo komandas pārstāvjiem par to, kā viņi startē, kā viņi brauc. Pēc tam tiešām bija daudz kolēģi, kas pieteicās uz šīm te mūsu Nordea komandām krietni vairāk nekā vienkārši ieliekot intranetā ziņas. Tas nozīmē, ka mūsdienās arī jāmeklē tas balans starp to komunikāciju veidu un klātienē. Tas joprojām visiem ir patīkami un efekts ir krietni lielāks. Un, ja mēs skatāmies jau arī skaitot, varbūt ne mūsu gadījumā soļus, bet skaitot varbūt citus parametrus, ko tad mēs esam sasnieguši. Tātad viens ir velosipēdi un ogļskābās gāze. Mums ir 14 velosipēdi. Pagājušā sezonā bija, kas tika izmantā Latvijas Energo. Jā, cer, ka... Tā. 14 velosipēdi, kas tika izmantot 700 reizes. Un ja mēs rēķinām, kad ar vienu velosipēdu vienā reizē nobrauc apmēram 5 kilometrus vai nedaudz mazāk, tad kopā pagājušajā gadā mūsu darbinieki ar korporatīviem velosipēdiem nobrauc 3000 kilometrus, kas tādējādi mēs ietaupījām ap 8
tonnām ogleskābās gāzes, salīdzinot, ja tie paši kilometri būtu veikti ar automašīnām, kur viens cilvēks braukt ar automašīnu to pašu attālumu. Un tātad šīs 8 tonnas ogleskābās gāzes nenokļuva gaisā, līdz ar to mēs arī pasaudzējām 202 10 gadus augošus kokus, kuriem tad būtu bijis aktīvi jādarbojas, lai šo ogleskābo gāzi pārstrādātu. Tas ir viens tāds veids, kā mēs mērījām šo te būtībā kokos. Un otrs veids, kas ir tāds, teiksim, arī sekošana līdzi un vienam otra motivēšana, ir izveidot, mums ir kopīga Endomondo vietne, tātad šajā te lietotne Endomondo, kur to izveidoja mūsu aktīvie velobraucēji komanda, bet tur var pieteikties un arī ar citiem sporta veidiem, skriešana, velobraukšana, airēšana, ziemā slēpošana. Jebkurš darbinieks var pieteikties un tādējādi sacensties gan kilometru, gan kaloriju ziņā ar pārējiem kolēģiem. Un pagājuši gadu pārvietojoties ar velo, kopā tika mērot 107 000 kilometru un atkal tas ir arī, teiksim, ārpus darba laika ar saviem personīgajiem velospēdiem un ietaupīt 27 tonnas, jeb gaisā nenonāca 27 tonnas ogleskābās gāzes. Un, veicot šādu attālumu var 94 reizes apceļot Latviju vai veikt 2,7 ceļējumus apkārt zemeslodei. Tātad arī šeit Latvijas komanda, viena Nordea komanda var būtībā lielu ietekmi sniegt uz to, lai tas siltumnīcas efekts ogleskābo gāzi, ko rada, būtu mazāks. Nu, lūk, un pagājušā gada sasniegums turpinot, mēs ietaupījām arī ēkā, mūsu Nordejā jaunajā biroja ēkā 46 000 kilovatstundu elektroenerģijas, domājot par to, kad mēs izslēdzam datorus, gaismas, rūpīgi sekojot līdz arī ventilēšanas iekārtām, tātad mēs izmantojam šīs te jaunās modernās ēkas iespējas regulēt visu šo te resursu izmantošanu, programmējot viņas, esam ietaupījuši gan līdzekļus, gan atkal esam parūpējušies, lai 27 tonnas mazāk ogleskābā gāze nonāktu vidē. Mums tie 27 visu laiku iet līdzi, šogad varbūt jāuzliek kaut kāds mērķis 37. Ietaupījām 400 litrus ūdens, arī domājot pie tā, kā mēs lietojam ūdeni. Un pārstrādē nodevām 1200 kg papīra, tādējādi izglābjot 17 kokus. Nu, tas bija tāds viens moments, kā 3 gadu atpakaļ, kad mēs atteicāmies no tām parastām atkritumu kastēm, bet katram pie galda tagad ir kasta, kur var tikai papīru iemest. Tas bija tāds, kad tev rokā, piemēram, ir plastmasas gabals, jeb ābolu sērdi, un tu gribi viņu mest, un tur īsti ir tikai papīrs, tad tu sāc domāt par to šķirošanu, jo, ja tev to plastmasas gabalu jāiet citur, tad tu tā izdomājies, bet to tu dari ar tādu gandarījumu, jo saproti, ka tomēr kaut ko paveic vidēji labu un būtisku. Un, noslēgumā kopā esam sasnieguši, ko tad esam sasnieguši pagājušā gadā, saliekot visus šos te mūsu devumus kopā, tad mērot to ogleskābās gāzes tonnās, vidē nenonāca, pateicoties mūsu darbībām, 62 tonnas ogleskābās gāzes, un, lai to absorbētu, būtu nepieciešama 1566 koki, kas auguši 10 gadus. Tā mēs izmērījām to savu pienesumu videi pagājušā gadā, un es esmu pārliecināts, ka daudziem mūsu kolēģiem arī šī domāšana ir mainījusies, viņi ir aizdomājušies par to, ko viņi dara, kā viņi dara ikdienā, un arī šogad mēs turpināsim šo te zaļo nedēļu tuvākajā laikā. Varbūt kādi jautājumi? Man ir ļoti praktisks jautājums. Liela daļa no prezentācijas bija par korporatīviem velospēdiem. Kā jūs cīnaties ar viņu nenozākšanu? Mums ir izveidot tātad mūsu ēkā, mums ir, viņi stāv, viena daļa stāv ārpusē pieslēgti, kur viņi ir pie pašas fasādes un kur viņas vēro arī apsargs ar kamerām, pārējie ir lejā auto stāvvietā, speciālās novietnēs pazemes stāvvietā, tiem ir vēl drošāk. Mums ir atslēgas,
viņiem iegādātas ne tās primitīvākās, bet tādas ķēdes, ko ir grūtāk dabūt pušu. No otrs ir, ka viņi tiešām ir ar šiem te zīmoliem un uzlikts vēl aizmugurē. Tagad mums ir vecākie melni, tagad ir balti, kad, ja viņi arī kāds nozog, viņam tur bišķi jāpiestrādā, lai viņš neizskatītos pēc Nordea velosipēda. Bet, mēs, tie darbinieki, kas viņus ņem, ir paši atbildīgi, kur viņi viņus atstāja, un tādā veidā. Ir arī iespēja paņemt uz 24 stundām uz māju. Lielākā daļa tā doma tāda, ka darba laikā kaut kur 5 km attālumā aizbraukt pusdienās vai pie klientiem, ko mēs arī darām, bet ir arī iespēja paņemt uz 24 stundām uz māju, nākamā dienā atgriežot atpakaļ. Jā. Vēl ir kas tāda lieta pa velospēdiem runājot, ka viņiem ir arī tehniski jāseko līdzi. Mums ir vasarā reiz mēnesī apkops, viņiem tiek veikts, jo, kā jau koplietošanas mantai, tad kādam tā skrūvīte atskrūvēsies jāpievelk. Es domāju, ka noteikti mēs neesam mērījuši, cik labāk jūtās, bet tas, ka kolēģi ir apmierinātāki, smaidīgāki un varbūt, ka viņi kafijas pauzēs runā ne tikai par politiku, bet arī par to, cik viņi ir nobraukuši un varbūt šodien aizbrauksim pusdienās ar velosipēdu. Teiksim, tas arī paplašina, teiksim, to sarunu tematus un tiešām tās domas novirz citā virzienā. Jā, apņemšanās siena bija tā, ka katram bija tas mirklis jau, kad tu kaut ko padomā, ko tu apņemies un vēl to publiski uzraksti, tas tāds būtisks, jo tad kaut ko tu uzraksti uz tās konkrētās sienas, to tad viss arī redz un pēc tam var paprasīt, vai tu tiešām to izdarīji. Arī tik vienkārši tas darbojās, jā, un 20% darbinieki to arī veica, un pēc tam pārējie varēja redzēt, vai tas, ko viņš apņēmās, izdarīja vai neizdarīja. Tā kā ļoti. Jā, jūs redzējāt, ka mēs bijām vākuši arī tās atsauksmes darbinieku. Mums ir, tad, kad mēs arī intranetā publicējam šīs ziņas par dažādām lietām, par dažādām šīm nodarbiem un aktivitātēm, un tad ir iespēja sniegt komentārus, tas ir viens veids. Otrs arī, piemēram, noslēdzoties velosezonai, mēs apkopojam datus, cik daudz, kur velospēdi nobrauks, un tad mēs prasam darbinieku viedokli par to, kā tad viņi raugās uz šo lietu, un vai ir vajadzīgi varbūt vēl jauna velospēda. Par to gan īsti pat nebija jājautā, jo mums, piemēram, reģionos, kur mums ir arī bankas filiāls, reģioni prasīja, ka viņiem arī vajag velospēdas, un tad viņus tagad arī ir dabūjuši. Tā kā tas nāca pat tādā ziņā, savā ziņā proaktīvi, pat bez prasīšanas, ja mēs, piemēram, konkrēti par velospēdiem runājam. Te bija kaut kur jautājums, viena roka kaut kur bija. Jā. Ir. Velosipēdi jāreģistrē Outlookā pirms izmantošanas. Katram velosipēdam ir savs Outlookā izveidots, tā teikt, profils, un viņi var reģistrēt kalendārā, kā līdzīgi apspriež telpas. Un katram velosipēdam līdz nāk arī ķivere, to, ja vēlās, arī var izmantot. Lūdzu. Banku sektorā vispār ir ļoti daudz jaunu cilvēku, kas, man liekas, jau ir kaut kāda, varbūt, es nezinu, vai tā ir globālāka problēma vai globālāka tendence, bet, jā, ir jāatzīst tas, ka, ir jaunāki cilvēki vairāk aktīvāki, jā, mums gan ir arī sporta komandās, varbūt arī teiksim, nobrieduši cilvēki jau, jā. Bet par šo tēmu tā īpaši es jums dziļāk nepateikšu. Mēs pagaidām esam, teiksim, darījuši tā, ka tie, kas atsaucās, tie arī darbojās, teiksim, tāds fokus uz vecumiem nav īsti bijis.
laba ideja, jo mums tas vēl nav iegājies. Piemēram, es arī par to domāju, vai man ļoti gribējās, ka man bija māja. Un Briselē es ieraudzīju kundzi, kurai apmēram bija 70 gadi, sirmiem matiem, un viņam brauca tur Roadster. Viņa bija tik laimīga, absolūti. Tātad mums jāievieš ir liels skrējritenis. Pamēģināsim, paldies par ieteikumu. Vairāk sešu zaļo nedēļu kā tādu grūdienu punktu, bet, ja mēs skatāmies, tad tā darbība jau notiek tā kā visu cauru gadu. Kā jūs pēc tās zaļās nedēļas tos cilvēkus varbūt ikdienā uzbūt arī to veicināt šo? Viens ir tas, ka mums ir tas Endomondo lietotne, kur tie, kas ir aktīvi sportotāji, viņi seko viens otru tur kilometriem līdz un stundām, un tad tur zinām sacensība notiek. Otrs ir, ka mums ceturtdienās ir ābola rīti. Katru rītu ceturtdienās pie liftiem lejā mums darbinieki var paņemt no groza ābolas, tādējādi atgādina to, kad ir šis te zaļais un veselīgais dzīvesveids jāpiekop. Un tas, ko es minēju par to atkritumu kasti, kad tas katru dienu, man tas kaut kāds pēkšņi plastmas gabaliņš rokā vai vecā pildspalvis, viņi grib mest, tad tur tikai papīra, un tajā brīdī tu atceries, ko mēs darām. Nevienmēr, tāpēc mēs atkārtosim, ne visiem es teikšu tā, tāpēc mēs drīzumā atkārtosim šogad otrais šo te zaļo nedēļu. Protams, tas, es domāju, vairāk gadu process ir tie, kas ātrāk, tā teikt, uz šo te pavelkās un ir tādi, kam tas varbūt aizņems vairākus gadus. Un, protams, paliks kāds pāris pilnīgi vienaldzīgie beigās arī. Tā interesi varbūt īsti nebija tās apņemšanās iniciatīvas, varbūt jūs varat padalīties, kas bija tās interesantākās jūsu darbinieku iniciatīvas un apņemšanās, ko viņi kā izteica šīs zaļās nedēļas ietvaros. Kad viņi kaut kas aizķēries? Es tagad domāju, ko es pats gadu atpakaļ apņēmos. Nē, pats es apņēmos to, kad tad, kad nelīsta lietus un kad tā tikšanās ir ne tālāk kā tie 5 kilometri, kad es braukšu velospēdu. Un man izdevās diezgan labi to realizēt. Man bija pārsteigums, ka pagājušā sezonā es braucu arī vēl novembrī uz vienu tikšanos, un sezonu es atklāju, ja nemaldos, šogad februāra sākumā, tad, kad nebija vairs sniegs, bija viena saulaina diena, kad bija savs asfalts, tad es atkal tā kā atklāju, bet viņi pat īsti nebija tā sezona noslēgusies. Tā bija mans paša apņemšanās. Es ļoti atvainojos, vienkārši arī tāds praktiskais jautājums. Man ir dažas paziņas, kas strādā ofisos, juristi, banki un tā tālāk. Viņam ir problēma, kā viņi nevar savienot riteni un restu. Kā jums tas notiek? Saprotiet manu domu, te es runāju gan par kurpēm, un es runāju par meitenēm, jāteiksim, ka tur arī problēmas ar kurpēm. Te ir jāizšķir, man liekas, Te jāizšķir divas lietas. Viena ir tie, kas ar velospēdu brauc pietiekam lielu gabalu uz darbu ar saviem velospēdiem. Tiem mēs cilvēkiem piedāvājam dušas. Jā, mums arī šajā jaunajā ēkā katrā stāvā ir dušas, viņiem ir iespēja nomazgāties, un to arī tie darbinieki, kas brauc ar velospēdiem, lielā gabala arī dara. Skapīts ar viņiem ir, kur viņš var apmainīt drēbes, un nav tā, ka viņi ir katram darbiniekam, uz visiem nav, bet nav arī tā, ka visi brauc ar velospēdiem. Un ir arī otra kategorija tie, kas ir tādi, kā es šodien saģērbušies, kas brauc kaut kādus 4-5 kilometrus labos laika apstākļos uz tikšanos. Tur ir vienkārši laika plānošana, ir jāieplāno laicīgi, lai nav ar to velospēdu jābrauc ļoti ātri. Ja tu brauc zolīdi, mierīgā ātrumā, tad tu nesasvīsti, un tad var braukt gan ar uzvalku, gan ar kostīmu. Man jau patīk, ka dāmas ar kostīmu brauc labāk nekā cilvēki. Par šo tēmu gan man kolēģiem laikam jāprasa. Es pat tām kurpēm sieviešu tā neesmu padomājis, bet kā tur ir? Arī praktiski ir darba atbildes, jā. Labi, paldies par daudziem jautājumiem.